prieks ir atzīt, ka aizvien vairāk ir tādu, kas nāk profilaktiskos nolūkos, ja, tātad preventīvos nolūkos. Kad viņiem iespējams pat nekas nesāp, ļoti reti. Gan tāda ir parasti kāda sūdzība, katrs kaut kur atrast. Bet ir vien vairāk tādi, kas saka, es jūtos labi, man nekādu dižu vai vispār sūdzību nav. Es vienkārši gribu pārliecināties, vai tiešām viss ir labi, ko es varu darīt, lai pēc iespējas ilgāk tā būtu. Un varbūt ir kaut kas, ko es varu darīt vēl on the top, ja, lai tur, nezinu, ātrāk skriet, vēl labāk gulēt, vēl labāk izskatītos. Un tie ir tie ķiršas tās kūlas, ko es parasti saku, bet tie slāņi ir jāizcep. Un tad ir tie, kas kā varbūt dzenās papē, tie ir tie, kas nedomā, ka skaistums nāk no iekšām, kas nedomā visaptvaroši, man gribās teikt to vārdu, kas diezgan jau nobužāts holistiski, kas grib tikai piešpaktelēt fasādi. Tad tie varbūt ir tādi seklāk domājoši cilvēki, kas skrien pakaļ, kas tur vienkārši grib sašpacēt botoksu, fillerus, kaut kāds aprāts, savilkt seju, bet viņi neņem to visu bildi, ko to var darīt. Un tam visam ir vieta, un tas ir forši, un es arī atbalstu plastisko ķirurģiju un estētisko medicīnu, skaistumu kopšanu, pati to daru, un esmu pilnīgi par, bet tas nevar būt kaut kas izolēts. Un tādu ir diezgan daudz, viņi mazāk nonāk mātes lokā, ja pie mums nāk ļoti gudri apmeklētāji, gudri klienti, tad es teikšu, ka gudri pacienti, visi ir klienti, dažreiz viņi ir arī pacienti. Nu, šeit neieklīst tie, kas grib tikai piešpaktelēt krūmus. Viņi tomēr grib saprast, ka varbūt ir vēl kaut kas, ko es varu vispār darīt, kā to procesu palēnināt.